Labdien visiem, un mums ir ārkārtīgi liels prieks jūs redzēt jau pirmām kārtām. Otrām kārtām ārkārtīgi liels prieks par jūsu atsaucību, jo, ticiet mums, apmēram tikpat lielam skaitam mums nācās pateikt piedodiet, bet vietas ir pilnas. Uzreiz sākumā, kamēr atceros, tad mums ir filmētāji šodien, lai tie, kuriem mums nācās atteikt, mūs varētu vērot arī pēc tam internetā. Ja kolēģi kādi netika, tad brīnummāja.lv šīs dienas norisi varēs noskatīties. Mani sauc Liena Milherta. Esmu viens no brīnummājas darboņiem. Pateicoties arī mūsu aktivitātēm, tad šodien visi esam šeit. Konferenci mēs nosaucām Mana iespēja, jo tā arī īsajā variantā saucās mūsu projekts, kur ietveros konference notiek. Pilns nosaukums Vecāku un speciālistu sadarbības projekts bērnu attīstībai un sociālās atstumtības mazināšanai Mana iespēja. Par cik mūsu valstī ir iespēja piesaistīt arī dažādus finansētājus, tad šīs 3 valstis mēs varam pateikties, ka mēs šo projektu varam realizēt. Sasveicināšanās rituāls. Projektā tātad mēs esam no Cēsu novada, vai Cēsu novads var dot par sevi ziņu? Labdien, Cēsis! Nākošais mums ir Priekuļu novads, vai Priekuļu novads var par sevi dot ziņu? Labdien, Priekuļi! Nākošais mums ir Amatas novads. Labdien, Amatas novads ir pagaidām gana līdzīgi. Un labdien, Līgatnes novads. Arī Līgatne ir. Ļoti jauki. Priecājos jūs visus redzēt. Mums bieži prasa, kāpēc tieši šie novadi ar kaut ko ir jāsāk. Tā ir vienkārši atbilde, kāpēc šie novadi. Runājot par to, kas tad mēs esam, tātad nosaukumā bija, ka tas ir sadarbības projekts. Tāpēc, lai arī lielākā daļa aktivitāšu ir bērniem, tad mēs sagaidām un aicinām, ka ļoti cieši projektā iesaistīsies arī vecāki. Tāpēc labdien, projekta vecāki, dodat par sevi ziņu. Man ir prieks, ka jūs esat tik daudz. Labdien, tie skolotāji, kas par bērniem aizpildīja anketas un kas piedalās projektā tādā veidā. Paldies jums liels! Labdien, speciālisti, un te es iepazīstināšu jūs ar speciālistiem. Tātad Montessori nodarbības vadīs Gunta Krūmiņa. Drīkstat aplaudēt Guntai. Tad mums ir viens no psihologiem šodien šeit, tā ir Baiba Griščuka. Baiba arī šodien uzstāsies un projektā vadīs individuālās konsultācijas un arī veiks diagnostiku. Un otrs psihologs, Annu neredzu, viņa teica, ka netiks, tad ir Anna Stepīte. Tad čakli strādā Aija Baha-Velvele, kas vadīs smilšu spēļu terapiju. Ļoti īsi par to, kas vispār ir projektā, jo pieļauju, ka šai pusē, kas tikko pacēla rokas, vairāk interesē tās pārējās tēmas, kas sekos. Bet tātad mums ir aktivitātes bērniem. Ja? Tiem, kuriem vajag, ir diagnostika, gan mācīšanās, gan uzvedības traucējumi. Tad 45 bērniem ir 10 Montessori nodarbības un 10 bērniem ir 10 smilšu terapijas konsultācijas. Tad nākošie mums ir vecāki, kuri tika aicināti uz konferenci un kuriem viena aktivitāte ir obligāta. Kā es saku, tā kā lielā gotiņa maigi pagrūž, tad mēs arī, tas bija nosacījums dalībai projektā, ka vecāks vai nu viņam ir individuāls psihologa konsultācijas, vai nu praktiskais seminārs par bērnu audzināšanu. Un tad priekš jums visiem pārējiem, bez šīs dienas konferences būs 10 video īsfilmas, kur neliels ieskats jūsu uzmanībai. Tāpēc labā ziņa ir tā, ka visas 10 video īsfilmas, kas ir par Montessori pieeju, un kurās mēs gribējām ļoti vienkāršiem vārdiem izstāstīt, kas ir Montessori pieeja un kā jūs ik viens to varat izmantot mājās. Visas šīs 10 īsfilmas būs brīnummāja.lv. Ja? Projekta vecāku dalībniekiem būs iespēja planšetē viņus skatīties, tādējādi kvalitatīvi aizpildīt laiku, kamēr gaidām bērniņu, kurš ir nodarbībā, un visiem pārējiem internetā.
Cik mēs tālu esam tikuši? Mums ir visi 55 dalībnieki, ir gaidīšanas rinda. Ja jums ir vēl kāds bērniņš, kuram ļoti tas ir vajadzīgs, droši rakstat gaidīšanas rindā, jo pēdējie Montessoristi uzsāks tikai janvārī. Šobrīd notiek aktīvs darbs pie tā, lai katram bērniņam noteiktu, kura aktivitāte tad viņam projektā tiks nozīmēta. Lūk, un tad mums katrā novadā ir labie gariņi, kas mums palīdzēja realizēt to, ka mēs varam šodien teikt, mums ir visi 55 bērni. Šeit ir sveiciens no Cēsu novada sociālā dienesta. Tātad tas, ko viņi mums sūta, ir dzejolis, kuru ir sacerējusi meitene no saules takas. Katra bērna sirdī mīt kāds sapnis brīnišķīgs, kuru vajag piepildīt un citiem parādīt. Neļauj sapni apmānīt pret lietām mazākām, jo viss, kas tavā sirdī mīt, vērtīgāks par visu ir. Lai cik grūts ceļš ejams uz tavu sapni, cīnies, nepadosies un viss izdosies. Viena vieta Priekuļu novadā, kas mums ir pionieris, kas bija visaktīvākā, un tā ir Liepa. Tāpēc mēs cerējām, ka Helēna šodien būs šeit, bet viņa netika, tāpēc arī viņa sūta jums visiem sveicienus, it sevišķi Priekuļu novadam. Liels prieks par tādiem sociālajiem darbiniekiem, kas patiešām ir sirdi un veseli, tā kā ir gatavi pieslēgties un mūs atbalstīt. Mums ir arī 2 šodien klātienē, tādēļ es lūdzu gan savu novadu, gan par cik tā ir apvienotā izglītības pārvalde, gan arī pārējo novadu cilvēku sveikt Dinu Dombrovsku. Mani domājot par šodienas konferenci, iedvesmo vairākas lietas. Pirmkārt, tas, ka runa ir par bērnu, kas ir milzīga enerģija, un lai šo enerģiju mēs apgūtu, mums ir jāapvieno spēki. Otrs iedvesmas avots ir nosaukums, mana iespēja. Tā uzrunā mani personīgi, es ceru katru no jums personīgi, un es ceru, ka šodien ļaus ieskatīties tuvāk mūsu katru iespējās, kā palīdzēt bērnām izaugt. Un trešais iedvesmas avots ir tas, ka šajā projektā liela vieta ir ierādīta vecākiem. Mēs atceramies to laiku, kad vecāki no skolas bija attālināti. Tad nāca eksministra Ķīļa laiks, kad vecāki skolā tika ierauti ar valsts tiesībām, bet ļoti bieži tās pārvērtās kašķīgā enerģijā. Es domāju, beidzot mēs esam izauguši līdz tam, ka vecāki ar mums kopā mācās. Par to man ir milzīgs prieks. Un man arī ir 3 labas lietas ceļavējiem sakāmas. Neviens, tiešām neviens liels talants nav izaudzis bez varena gribas spēka. Ja ir problēmas, tad, zinām, tās nevar atrisināt uzreiz, un tā, ar joni un gatavs. Katrs mēsls ir jāatcien pamazām un palēnām. Un trešā lieta, ja mēs nevaram darīt to, kas mums patīk, tad ir jāiepatīkas un jārada interesi par to, ko mēs darām. Lai jums veicas visiem. Es novēlu, lai katrs jūs šajā projektā, gan tie, kas tikai šodien šeit konferencē, gan tie, kas piedalīsies pārējās aktivitātēs, atrastu to mazo dzirkstelīti, kas tālāk jums paver jaunas iespējas, gan darbā ar sevi, gan darbā ar saviem bērniņiem.